Sīkra muskulis, kurā gadījumā kaut kas nav kārtībā. Žani viņš tāda pieklibojot arī pārvietojas. Tikmēr Valka komanda atkal no tuvas distances. Sezonā ir ierindā. Spēlē pietiekami nopietnu spēles laiku. Mičels šoreiz nav precīzi no groza apakšu. Un tur ir Šeļakovs. Šeļakovs vidēji sezonā bija daudz laiko šeit trenēties un pavadīt zālē. Nokļūdās Valka. Ātrais pretuzbrukums Ventspils komandai. Mičels ar bumbu. Un Mičels nekautrējās uzbrukt. Dancojot par rokām. Un nu gan ir Valka un Krūmiņš ātrajā uzbrukumā. Un tiek nobloķēts viņa metiens. Un nu jau Žanis Pēners dodās ātrajā uzbrukumā Ventspils komandai. Iespējas redzam, ko ātri cenšas spēlēt Ventspilnieku un Andrejs Gražulis. Arī šajā sezonā ir līmenī. Ventspils komandā laukumā atgriezās divu pamatsastāvu spēlētāji. Gan Mikailo Aņīsimovs, gan arī Kristaps Jančēns. Tikmēr vēl viens ātrs uzbrukums, kur noslēdz Māris Gulbis. Lomačs ātrajā uzbrukumā. Nu Mičelam vēl viens salīdzinoši brīvs mētiens. Un Aņīsimovs pirmais ir pie uzbrukuma bumbas. Līdz galam gan Ventspils nevarēs spēlēt. To arī nedara. Tā kopā ir viena no Ventspils basketbola kluba karstajām meitenēm. Katrīna. Un Katrīna, mēs kāpēc tevi šeit esam pieaicinājuši. Aņīsimovs augšā liek bloku. Beigās Andrejs Gražulis apliecina savu snaiperu dotības. Vēl mācās, bet drīz jau arī tas ieiesies un nevarēs šādā veidā apturēt tādas uzbrukums līdzīgi kā futbolā. Tas notiek nobloķē Rozīts. Lomaža metienu iesāk savas komandas uzbrukumu. Papilēs viņš ar Juriju Aleksejevu, kurš tālu ir izvilcis Šeļakovu ārpus soda laukumu. Un precīzi šķiet, ka tālmetiens jau pārsvaru, bet nedaudz atgriežoties pie tā, ka mums ciemojās karstajā metieni, kur atbildēja uz Twitter jautājumu. Vispār šī signāli izcīnīja 10 atlikušo bumbu, viņam arī 23 punkti, tā ka tiešām labs mačs arī Aleksejevam. Nu, to gan nevar teikt par komandu. Tikmēr Mičels, diemžēl, neizdodas sānu līnijas. Ka Lomašs arī. Tas bija tas, ko būtībā Arturs arī minēja pirms brīža. Šī nekaunība arī šādā brīdī viņš dodas pēc bumbas. Tikmēr Krūmiņš, vēl viens tālmetiens, un arī Krūmiņš apliecina. Runājam par Edgara Krūmiņa realizēto tālmetienu, tad Ventspilī jāsaka par laimi ir tas, ka neļauj, ka viņi tikai tā spēlēja VF komandā, un turpat Rīgā arī grozījās. Viņš bija tas, kurš bieži vien šos jaunos spēlētājus audzināja. Andrejs Šeļakovs! 2 punkti no grozā no augšu un 50 punktu robežu. Šobrīd, kā Arturs minēja, plus 49. Lomašs, bet lieliskā aizsardzībā spēlē Jākaps Rozīts, un tur kaut ko arī pasaka vēl Lomažam. Tātad emocijām Jākaps Rozīts bloķē šo mēdienu, bet virs 50 Ventspilnieki šodien netiek. Šis te mačs līdz ar to arī ir noslēdzies ar rezultātu 98-51.